Atklāja šīs dienas spēles rezultātu. Osborns ieties saspēles vadītāja lomā, brīvs ceļš uz grozu, un arī viņam precīzs metiens no groza apakšs pat taisno pajūka Igauņu komandas. Diezgan vienkārši tādā ziņā pasakāms, un labi izspēle uz groza apakšs, Zigmārs Raimo precīzs no groza apakšs. Gan brīvu metienu pozīcija nav, bet Osborns teicam nospēlē aizsardzībā viens pret grozu, un trieciens grozā no augšā aizēja Osborns. Pirmajā. Ceturdaļā strādā uz visiem 100 apgriezieniem. Labi izdodas viņiem atrast caurumu zeļu aizsardzībā. Šeit Lācis augstu virs stīpas. Trieciens grozā no augšās. Gaisiņu realizē Francis Gustavs. Labi spēja realizēt šos te pustālos metienus no vidējās distances. Šeit aizsardzība guļ. Laukuma saimniekiem uzvarās. Tas ir ļoti svarīgi. Pēdējā līgas komandā vārtu cipariņi nevienmēr ir pielīdzinām tam. Ja to spēja darīt uzvarošās komandās. Berkolts atkal savas stiprākās īpašības demonstrē caurgājiens līdz grozā apakšai, un Rihards Berkolts ir pirmā ceturtdaļa no Rīgas zeļu perspektīvas. 6 punktu pārsvars iekrāts. Atgriezušies arī pieredzējušākie vīri. Junior sastāvs nomainīts, un pamatpiecinieks sāk ar 2 punktiem. Nē, bet mūsdienu basketbolā šīs lomas jau ir krietni izplūdušas. Osborns redz, ka pretī viņam mazāks pretspēlētājs spēlē ļoti vienkārši tiek pie laba metiena, un tas ir precīzi. Lūkosim, kāds izskatās zeļu virpuls. Varbūt virpuli var ieskrieties uzreiz un būt punkts no sākuma. Daudz nebodavādams met tālmetienu no laukuma stūra. Basketbols ir izrāviens spēle. Berkoltam brīvs tālmetiens. Tas ir precīzs. Ļoti svarīgs metiens. Pretinieks komandas spēlētājs 14 punkti jau šīs dienas mačā. Mums ātri pārējais. Odors nemet atspēle Lācim. Brīvs tālmetiens pret Vairodziņu tieši kā treneri. Uzbrukuma iesākums, tas tika pārši presingam, šeit skaitliskais pārsvars, un tas veiksmīgi tiek izmantots. Skatījums, ka tam izskatās varētu būt līgas viens no līderiem. Garākajās rokās. Vīksne tālmetienu. Precīzs Dāvids Vīksne. Pamainījuši un Braško ir akcents Osborns. Caurgājiens trieciens grozā no augšas pāri pretiniekam tiesnešs Vilpkluts. Krīt zemē, bet atkārtojumā paskatāmies šīs spēles skaistāko epizodu. Fenomenāli spēlē aizējā Osborns. Ar Kanadē, nemaldos, ir gan Toronto Raptors mājas spēļi ar. Saspēle Francis Lācis pēc Zigmāra spēlētāja, kur 20 minūtes pavada. Tad atzīmēt vienu mazu niansīti, kad spēlētājs ir zemē. Lūkums kāds no zaigas spēlētājiem pavarojot. Pat ja Lācis būs 1,10 m, viņam nav slinkums. Strelnieks gan Guga, gan tagad arī Zīgs dabūcies, bet labi saspēle nobūt pretinieka aizsardzībā. Osborns precīzs no groza ar savām garajām asajām rokām. Viņam trešā pārtvertā bumba šodien pats spēlē līdz groza apakšai. Metiens neprecīzs, bet Dāvids Vīksne pēc atlākšās bumbas, 3 bumbu groziens neprecīzs. Raimo izcīnīs atlākšo bumbu. Kā Kvoterbergs pārmet bumbu pāri laukumam, Vīksne uzreiz met rēc, tas ir precīzs, tikai tīkliņš nostājot. Jau ātrais pretuzbrukums. Francis Lācis ieskrējies, Pineta nekautrējoties uzbruk grozam un vēl viens treietis grozā. Uzreiz tiek mainīts aizsargs, kurš nav izlasījis. Acīm redzam, ka Uģis met. Pirmais sāsinājums. Pineta turpina šaut, jūt, ka ir karsta roka, un karstā roka ir jāizmanto. Kādu uzkarst šis vīrs viņa atdzēsēt ir pagru. Tāpat līmenī Vīksne. Šeit netiek pret Metsalu. 8 sekundes pirmā jāveido sāsinājums. Gaidīt daudz nevar. Dāvids met tālmetienu pār rokām. Tas ir precīzs Dāvids Vīksne. Spēlē netrāp. Berkolts šauja tālmetienu. Pirmā puslaikā trāpītājs neprecīzs. Zigmārs Raimo labi pie pretinieku groza cīnās. Zigis precīzs. Tūsnās darbība nebija galvenais, lai nesit pa seju kārtīgi. Izspēle nākal Francis Lācis un Zigmārs Raimo. Šis 3 stūrīts jau redzēts iepriekš. Mazliet savādā gan tas tika tie izspēlēts. Raimo palicis viens pret grozu var mest un ir precīzs. Nav tik nozīmīgi Vītols caurgājiens atspēle Gugam. Labi māņu kustību un precīzs metiens no groza apakšas.